Labdien Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Jūs gribat labi pasmieties? Lūdzu, kamēr vēl grāmatnīcās ir nopērkama Zanes Daudziņas pēdējā grāmata par komunalku. Tas ir tāds smejam gabals, un sevišķi tiem, kas tos laikus zina un pazīst, kas tad dzīvoja kā mēs, un mūsu bērni arī, bet jau mazāk, ir vērts nopirkt. Vēl jau var grāmatnīcā, pa internetā nopirkt zvaigzni. Tur ir. Tā kā uz priekšu. Jo ir grāmatiņas, kuras vajag mājās. Un šī ir tā, kad gribat labi justies, vienalga, kuru nodaļu izlasiet. Tiešām ir vērts. Paldies, ka ir tādi cilvēki, kuriem ir laba humora izjūta un kas māk visā redzēt labo. Par tiem var tikai priecāties. Viņa nav vienīgā, es esmu daudz satikusi, un es arī tāda esmu. Var jau arī par to labo runāt, kāpēc par to slikto. Tas viss jau arī ir. Kā cilvēkiem patīk žēloties un aizvainoties, bet aizvainojums ir viena lieta, tā ir enerģija, no kā var arī saslimt, jo tas bojā veselību. Pat es klausījos Latvijas televīzijā, kur kapelāni runāja par atriebību un par bībeli. Cilvēks nav jauka būtne, un tur tā ir rakstīts, protams, bet es neatzīstu to zobs pret zobu. Tā ir ļoti sena pasaule, kas tā dzīvoja, un vēl šobrīd, diemžēl, mēs redzam, kad ir šie kari, kad reliģiju jau neizdomāja Dievs, bet cilvēki, lai tik varētu viens otru pazemot, kaut kādu stulbu varu, protams, apakšā ir manta, kas saistās ar varu. Neko daudz jau 5000 gadu laikā šī pasaule nav mainījusies, bet viņa mainās. Un turpmāk tā vairs nebūs. Ja vēl Dievs ļautu tā turpināties, tad cilvēks pats šo pasauli iznīcinātu. Bet ne, mums vēl tiks dot iespēju. Jau tagad viņa tiek dot, un paldies Dievam. Kā gan bez humora šodien var klausīties mūsu valdību? Nevar. Pat dzirdēju. Viens ministriņš ir bijis Ventspilī. Un tādā sajūsmā, Buhers caur ostu ved uz visu pasauli savu produkciju. Buhers savu jau labi laiku atpakaļ ir samazinājis darbvietas, darba laiku. Un ne tikai Buhers. Nav Ventspilī tā paradīze, un nekad arī nav bijis. Tas, kad liela daļa ļāvās tam apmānam, droši vien gribēja ticēt tam, kam gribēja ticēt. Šī ir mana pilsēta, es esmu iedzimtā. Un te nav vietas tiem, kas dara pāri manai tautai. Un es ticu jaunajai paaudzei, un mēs viņiem dosim zaļo gaismu. Mēs viņus atbalstīsim, un mēs viņiem palīdzēsim. Jo pietiek melot un izlikties. Un pietiek skalot smadzenes. Jūs šobrīd sakārtojiet sevi labāk, savu apkārtni. Un smējieties. Veselībai būs derīgi. Lai kāda bija padomu laika, bet arī toreiz smieklus sauc par vitamīniem. Arī tagad viņi ir vitamīni. Jo, kad smejamies, mums diafragma kustās un skābeklis piekļūst smadzenēm. Sirdsdarbība uzlabojās. Tas ir ļoti veselīgi, bet ir nožēlojumi nodzīvot mūžu un mūža beigās par kādu visiem nāk smiekli. Ko tur var darīt? Katrs savu dzīvi izvēlas pats, vai ne? Tā?